Triecienviļņu terapija, tā vienkāršoti varētu teikt, ka tā ir akustiska triecienviļņa iedarbība uz ķermeni. Ar triecienvilni ir jāsaprot mehāniskas svārstības. Tas nav ne elektrisks, ne magnētisks lauks, ne tā ir strāva, tas neuzsilda audus. Notiek šī liela spiediena impulsa iedarbība uz mīkstiem audiem. Triecienviļņu terapijas metode ir paredzēta mīksto audu ārstēšanai, ar mīkstajiem audiem saprotot muskuļus, cīpus un saites. Tā nebūtu jāuzsver kā tāda universāla metode. Tā vienkārši ir vēl viena metode, kuru mēs varam pielietot rehabilitācijā. Neiedarbojās triecienviļņu terapija uz kaulaudiem, uz skeletu. Tātad šīs skeleta problēmas mēs ar šo metodi risināt nevarēsim. Taču, runājot par mīkstiem audiem, ir pietiekami augsta efektivitāte tieši plecu, elkoņu, arī citu mīksto audu saslimšanu gadījumā, kur iesaistītas ir tieši muskuļu cīpsles un saites. Tā tradicionāli cilvēkam šī metode saistās ar papēžu piešu ārstēšanu, kas sagādā ļoti lielas neērtības ikdienā. Procedūras laikā pacients izjūt nelielu diskomfortu, jo triecienviļņu terapija iedarbojas uz sāpīgajiem mīkstajiem audiem. Tomēr ārsts sāpju izjūtas var kontrolēt, un anestēzija nav nepieciešama. Vēl viens triecienviļņu terapijas pluss ir nepieciešams neliels procedūru skaits. Vidēji 3 līdz 6 procedūras kursā. Ir gadījumi, kad tiek rekomendēts arī garāks šis kurs. To, protams, arī noteiks ārstējošais ārsts, bet ir gadījumi, kad tiešām pietiek ar 3 procedūrām, kuras veids 1 līdz 2 reizes nedēļā, kas arī salīdzinoši ērti pacientiem ir organizējams. Citas līdz šim pielietotās metodes ir salīdzinoši maz efektīvas. Šai metodei efektivitāti pēc literatūras datiem efektivitāte ir 70–80%, kas medicīnā ir diezgan augsta. Pacients, protams, pats nevar zināt, vai viņam šī metode būs piemērota vai nē. Tāpēc vispirms jādodas uz konsultāciju pie ārsta. Sākotnēji pie ģimenes ārsta, bet pēc tam pie traumatologa, ortopēda vai neirologa, kas tālāk var nozīmēt triecienviļņu terapiju. Lai mēs tiešām zinātu, ko mēs ārstējam, ir tomēr jābūt veiktiem iepriekš jau izmeklējumiem, kas apstiprina diagnozi, kas arī mums vizuāli ļauj apstiprināt iedarbības zonu, jo no tā būs atkarīga procedūras efektivitāte. Piemēram, elkoņa gadījumā, tā kā runa šeit ir par epikondilītu, tā saukto tenisista vai golfera elkoni, tad būtu jābūt veiktai ultrasonoskopijai elkoņa rajonam. Izmeklējums pacientam parasti jāveic vēl pirms triecienviļņu terapijas procedūru uzsākšanas, bet jāņem vērā arī blakus saslimšanas. Būtiskākā varētu būt antikoagulantu iekšķīga lietošana, kortikosteroīdu iekšķīga lietošana dažādu saslimšanu gadījumā, kad šādu lokālu terapiju pielietot arī nevarēs. Šīs terapijas tiek noteiktas citu saslimšanu dēļ, sirds slimību, plaušu slimību, arī locītavu slimību sakarā. Tāpat ir arī pacientiem uzmanīgi pēc onkoloģiskām saslimšanām ir iedarbības zona svarīga, uz kuru mēs veicam šo procedūru. Un vēl jāatcerās tas, ka šī procedūra nebūtu izvēles metode, piemēram, muguras sāpju ārstēšanā vai sāpju krūšu kurvī ārstēšanai, tādēļ, ka iekšējiem orgāniem tā kā īsti to triecienvilni piemērot nedrīkst. Tā metode ir vairāk roku un kāju mīksto audu saslimšanu ārstēšanā. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste norāda, ka līdz šim Vidzemes slimnīcā mīksto audu, piemēram, plecu, elkoņu un papēžu sāpju ārstēšana sagādāja sarežģījumus, bet ar triecienviļņu terapijas palīdzību šīs problēmas būs iespējams atrisināt.